Viņi nāk un saka, atdod man to resursu, mēs veiksim. Un es saku, nē, es pati gribu veikt, es jums neko nedošu. Dzintra Elberta ir meža īpašniece, kura aktīvi cenšas iesaistīties dabas aizsardzībā, taču nemitīgi sastopas ar pretestību. Šis ir vienīgais, ko es dabūjusies, jo viss pārējie ir noraidīti, man nekas nav sanācis, tā kā mana cīņa ir tā, ka 90% ir nesanākuši un 10% ir sanākuši, un tas nav normāls sadalījums pie tā, ka man ir grība, man ir enerģija, man ir kur. Ar lieliem pūliņiem Dzintrai ir izdevies panākt iespēju savā īpašumā Gaujas Nacionālajā parkā pie Gūdu klintīm izveidot platformu ar cerību, ka šeit varētu atkal līgzdot ūpi. Vienkārši vajag sakārtot sistēmu, lai mums ļauj darboties, lai mums ļauj pašiem pļavas glābt, tās pašas upītes iztīrīt. Ja mums tā upīte ir un mēs tos īpašumus nemainīsim, jūs arī tagad redzat, ka šeit ir skaista vieta. Kā var viņu samainīt? Mums nav visu laiku dolāru priekšā vai kaut kāda eiro, ka mēs tikai visu mainīsim, cirtīsim, mums būs nauda. Dzintras pieredze izgaismo vēl vienu būtisku problēmu dabas aizsardzībā – nevēlēšanos pieņemt meža īpašnieks kā dabas aizsardzības daļu. Taču tieši meža īpašnieki varētu dot vislielāko pienesumu.